Sveiks! Mēs atnācām parunāties. Es, tu un Latvija. Mūsu mazā pasaule. Reizēm liela un tīra. Reizēm arī netīra. Bieži smaržo, bet reizēm kaut kā nelāgi ož. Te daudz ir mežu un pļavu. Ir pilsētas un lauki. Tik vērtīgi ir zināt, kas ir kas. Ko? Un kas kur iederas? Kur atkritumiem ir īstā vieta? Atbildību par tiem mēs uzticam profesionāļiem. Domā, atkritumu savācējiem. Tas ir variants. Tā tam vajadzētu būt. Bet vai vienmēr tā ir? Atkritumi pamanās būt it visur. Un nevien šeit Latvijā, bet visai iespaidīgos apjomos visā pasaulē. Atkritumi nav piederīgi uzturēties ne dzīvoklī, ne mežā. Arī uz parka soliņa ne. Par ūdens pasauli nemaz nerunājot. Mākšķernieks ierunājās. Ar atkritumiem mums jābūt ir tikpat vērīgiem kā aptiekāram ar zālēm. Mēs izmantojam ilgstoši, ko vien varam. Mēs šķirojam visu, ko esam spējīgi pārstrādāt. Mēs esam saudzīgi ar resursiem, kas mums ir doti. Akmens manā dārziņā. Tas viss ir svarīgi, jo gribam dzīvot tīrākajā zemē uz pasaules. Mēs nevaram atļauties mēslot. Un piemiegtām acīm vienmēr piesmiet dabu. Cik zinu, tas var visai nelāgi ietekmēt manu veselību. Mums jārīkojas dabai draudzīgi. Man ir kāds stāsts. Mums visiem ir. Taču tikai reizēm mēs saprotam, cik ļoti vērts stāstos ieklausīties. Jūties brīvi, papildini mūs. Lūk, komentāru sadaļā. Sēņotāji un ogotāji mežā ieviesuši jaunu navigācijas sistēmu. Sasējuši maisiņus pie koka zariem. Kā akmenī iecirsts, es te biju. Vai kā tajā dziesmā, lai slavatām. Lai slavatām, Reiz devos līdzi zvejniekam jūrā. tad sagribēja redzēt, kā pie tam zivīm tiek. Viņš droši cēla tīklu, bet tur lašu vietā pilns ar maisiņiem. Un ticiet man, tādos brīžos ir pilnīgi vienalga, cik gados tie drāņķi dabā sadalās. Iepakojumi ir domāti mūsu ērtībai. Kaimiņa izviešanai no pacietības dara arī citas metodas. Ar degunu elkonim pieskarties. Katram ir jācer uz savu un kaimiņa goda prātu, ka tomēr nemēslosim. Man patīk nakšņot teltī, Kā saka, pie dabas krūts. bet dažreiz gadās, ka jauka izskata pļaviņā nevar atrast nepiedrazot vietu, kur uzslēt telpu. Tāda sajūta, ka katra diena ir talkas diena. Tukšas konservu kārbas, sasistas pudeles un viss, kas cits iespējamais. Var tikai apbrīnot mūsu neatlaidību mēslojumu. Ik pa laikam skatītājs sūta fotogrāfijas uz televīziju. Dabas skati un amizanti dzīvnieki. Droši vien varam tikai priecāties, ja bildēs negadās mutanti un ekoloģiskas katastrofas. Ir tāda teorija, ka cilvēks attīstās, ja viņš nokļūst videi nedraudzīgā atmosfērā. Attīstība vai degradācija īsti nevar saprast. Vai kādreiz esat redzējuši, kā izskatās pludmale pēc tur notikušas ballītes? 2 traktori ar frontāliem iekrāvējiem dažreiz pat netiek galā. Absurds skats. Vai neredzam, kas paliek aiz mums? Vai grūti lietot atkritumiem paredzētās urnas? Reizēm tā vien šķiet, ka mēslot ir stilīgi un mēslošana sagādā baudu. Laikam esam tik ļoti koncentrējušies būt sušķi, ka nepamanām, cik vienkārši un organiski var nemēslot. Saglāšu jums visiem pakaklu, ja neklausīsit. Nemēslo. Domā un šķiro. Nemēslo. Skaties un savāc! Nemēslo. Skaties dziļāk.